Mūsu pašu un tuvinieku drošība šķiet brīžiem tik pašsaprotamas un ierastas lietas, ka ikdienā par tām domāt aizmirstam. Uzņēmumā Latakva uzskata, ka tas arī ir normāli, jo rūpes, piemēram, par ugunsdrošību patiešām jāuztic profesionāļiem. Mēs esam Latakva servis, nodarbojamies ar ugunsdrošības pakalpojumu sniegšanu un piedāvājam jaunus risinājumus. Pārsvarā tie no aktīvās ugunsdrošības, tas būs aparāti apkalpošana, ikgadējās apkopes veicam, braucam uz objektiem, tīram ventilācijas, ventilācijas šahtu tīrīšana, ir iekšējie uguns sprinkleri. Lielākie klienti, kas mums ir apkalpošana, tad Rīgas siltums, ir Rīgas satiksme, ir tāda dzintars, ir sadarbojamies arī ar bankām, ir DNB banka. Apkalpojam, veicam šīs apkalpes, braucam arī uz uzņēmumiem, tātad veicam arī ugunsdrošības instruktāžu apmācības, arī praktiskā dzēšana ar ugunsdzēšamiem aparātiem. Latakva tā ir firma, kas piedāvā ne tikai aktīvo ugunsdrošību, bet arī pasīvo ugunsdrošību. Un pasīvo ugunsdrošība tas ir viss, kas saistīts ar ēkām, ar būvniecību. Un tāda krāsas, tas ir tikai viens no maziem tādiem komponentiem visā tajā. Mums ir arī ugunsdrošie stikli, ugunsdrošās durvis, ugunsdrošās plāksnes, ar ko aizsargāt, konstrukcijas. Ir speciāli izstrādātas konstrukcijas, ko mēs kā promāt dīleri piedāvājam arhitektiem, celtniekiem, projektētājiem, kur ir pamatot ar certifikātiem un testiem. Ja. Tā kā mums ir diezgan plašs tas klāsts. Un teikšu tā, ka Promāt ir viena no lielākām firmām pasaulē ugunsdrošības jomā. Mēs esam viņu dīleri, pie tam diezgan efektīvs risinājums piedāvājam. Mēs zinām, ka ļoti daudz traģēdijas tieši ugunsdrošības un arī normatīvu ievērošana ziņā ir bijušas. Tad Promāt risinājumi ir tie, kas tiešām to garantē. Ja, kad tā drošība būs attiecībā uz ēku ugunsdrošību. No vienas puses, lai jūs varētu evakuēties, jums vajag stabilas konstrukcijas. Lai jums būtu ko elpot, lai būtu, dūmu nosūts atbilstoši, ja, lai jūs nesalpotos kaut kādas dūmus un nepalikt pa ceļām. Viena lieta ir normatīva, bet otra lieta ir personīgā drošība. Kā saka, šeit nevar mācīties no savām kļūdām, te tikai var no citu kļūdām mācīties. Ja. Un mēs redzam, ka tās kļūdas ir ļoti daudz. Izstādes pēdējā dienā mēs būsim arī izstādē. Mēs aicinām visus apmeklēt mūsu stendus un saņemt kvalitatīvu informāciju un risinājumus priekš ugunsdrošības.